Mani sauc Ļusija Mečenko, es esmu vācu valodas pasniedzēja. Tā ir mana tāda maza grupiņa, kurā mācās 5 cilvēki tikai vācu valodu, bet ļoti apdāvināti un mērķtiecīgi tādi cilvēki. Kas no nulles ir sākuši, varbūt varat pieteikties. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi un kādēļ jūs mācāties vācu valodu, jaunu valodu, pilnīgi no sākuma? Es esmu Kristīna, un es izdomāju vācu valodu mācīties pilnīgi nejauši. Vienkārši bija tāda iespēja, parādījās, sāka formēties grupa. Un es domāju, pamēģināšu, gan jau dzīvē noderēs. Iesāku mācīties un pamanīju, ka man padodās valoda. Un tad turpināju iesākt to, un šeit es esmu. Nekur neesmu pazudusi. Kas ir jūsu pamatprofesija? Ķīmiķis. Un strādājat tepat kaut kur Dovilē? Strādāju Dovilē, firmā Tenaks. Un? Esmu Līva, esmu studente, mācos. Izvēlējos vācu valodu, jo gribēju doties praksē Vācijā strādāt. Un kā veicās, sākot no bezpriekš zināšanām? Pagaidām labi, es domāju, ka es attieks priekšu. Un jūs? Mani sauc Guna. Vācu valodu es jau mācīsies skolā kādreiz, un tas jau bija ļoti sen. Un tagad internetā izlasīju par tiem mūža izglītības pasākumiem, domāju, kaut ko vajadzētu. Ieraudzīju, ka ir vācu valoda, domāju, jāpapildina. Tas jums nepieciešams darbam, ja tas ir sevis labam? Tas ir priekš sevis. Kādreiz aizbraukt ekskursijā, kādreiz satikt kādu cilvēku, lai var parunāties normāli. Es esmu Jānis. Viens pats starp grozītēm. Kā jūs jūtaties? Ļoti lieliski. Izdomāju vācu valodu, pamācīties vēl papildus tāpēc, kad pirmkārt, kad bija ļoti labs piedāvājums, kad atmaksā finansiāli, Eiropas Savienība, otrkārt priekš paša. Tomēr valodas vienmēr noder. Kā jūs esat apmierināti arī tieši ar šajā pieaugušo izglītības centrā notiekušo apmācības veidu, ar metodiku? Ļoti lieliski. Es šeit faktiski ar zināmu laika intervālu esmu jau otro reizi šajās telpās uzturos. Ko jūs pirms tam mācījāties? Pirms tam bija datori, un vispār tāda kompakta, tāda kompleksa lieta, kā projektu vadīšana, uzņēmēju darbība, tāda interesanta kursa bija laikam 2006. gadā. Tā šeit interesantas lietas notiekās. Tā kā nav ne pirmā, ne arī pēdējā reize. Es domāju, gan.